Latvijā ir aptuveni 10 000 balto stārķu līgzdu, no kurām gandrīz 70% atrodas uz elektrolīniju balstiem. Tā kā ik gadus samazinās cilvēku atbalsts stārķiem vīt līgzdas dabiskā vidē, putni izvēlas pieejamākos risinājumus balstus, tādējādi ietekmējot elektroenerģijas piegādes kvalitāti. Mums ir uzskaiti par katriem bojājumiem, kas ir notikuši tīklos. Un 2011. gadā 2000 bojājumus ir izveidojis taisni stārķis. Vietu līgzdas, jo līgzdās viņš vīja ne tikai kokus, zarus, viņš ienes par kādai alumīnija drātei. Līgzdas ar laiku, ar gadiem paliek arvien smagāks, tādējādi radot šo spiedienu uz balstu, balstam radās bojājumi, trūkst vadi, gāžās stabi. Lai uzturētu elektroenerģijas piegādes kvalitāti, akcijas sabiedrības sadales tīkls 2011. gada laikā uzstādījusi 300 līgstu pamatnes, metāla konstrukcijas nostiprinātas to līgstu vietā, kas rada elektroenerģijas piegādes traucējumus. Stārķim ir periods, kurā viņš nav Latvijā, kurā viņš neuzturās. Tas periods ir no septembra līdz aprīlim. Mēs esam apzinājuši vasaras laikā visas tās līgzdas, kas ir potenciāli tā kā apdraudējošas. Un šī laika posmā mēs veicām līgzdu demontāžu. Bet tas nenozīmē, ka visas līgzdas tiek vienkārši nogāztas zemē. Mēs arī atsevišķās vietās, mainot balstus, uzstādām jaunas pamatnes, šo līgzdu paceļot augstāk virs balsta. Stārķis pavasarī klāt, turpina vīt līgzdu jaunā vietā, bet šis nodrošinājums ir tāds, ka viņš vairs nevar nodarīt kaitējumu elektropiegādei. Stārķim novīt līgzdu bez cilvēku palīdzības ir sarežģīti, tāpēc tie izvēlas augstsprieguma stabus, skursteņus vai ūdenstoņus. Tomēr ik viens iedzīvotājs var sniegt savu ārtavu, atbalstot baltā stārķu populāciju, izveidojot un uzstādot līgzdas pamatni. Līgzdas pamatnīti vajadzētu apmēram metra diametrā taisīt. Tas ir pilnīgi vienalga, vai viņi ir apaļa, vai teiksim stūraini, pat trīsstūraini. Ja? Tajā vajadzētu ielikt, iestiprināt tādus dažus lielākus zarus, bet pats galvenais to līgzdu vajadzētu piestiprināt ļoti stabili, lai tā nešūpojas, neļogās. Tas gan stārķim nepatiks. Jau 3. gadu pēc kārtas akciju sabiedrība Latvenergo atbalsta Latvijas ornitoloģijas biedrības pētījumu baltā stārķa monitorings. Tā ietvaros uzņēmumu un biedrības pārstāvi viesojās Tērvetes novada Bukaišu pamatskolā, lai iepazīstinātu skolēnus ar iepriekšējā gada rezultātiem un apmācītu veikt balto stārķu monitoringu. Mēs esam uzsākuši stārķu monitoringu, un mēs tiešām gribam, lai pēc iespējas vairāk iedzīvotāji būtu par to informēti, lai arī iesaistītos pēc iespējas vairāk iedzīvotāju. Un skola ir ļoti pateicīga vide tai lietā, kad bērns aizies mājās, pastāstīs par šo stārķu monitoringu, un ļoti iespējams, ka visa ģimene piedalīsies šajā stārķu monitoringā. Līdz ar to es tiešām ceru, ka šis aicinājums Bukaišu pamatskolā būs ar dzirdīgām ausīm sadzirdēts, un tiešām būs ļoti daudz šo cilvēku, kas pievienosies stārķu monitoringam. Baltā stārķu monitoringā var iesaistīties ik viens iedzīvotājs, izvēloties sev tuvumā esošu paraugu laukumu apsekošanu.